Labvakar! Mm. Mans vārds ir Sandra Spriņģe. Es esmu profesionāla friziere un jau 5 pilnus gadus darbojos Dolaiva klubā. Pieminēšu to, ka arī pati lietoju visus šos produktus, un tie man ir palīdzējuši dažādās dzīves situācijās, kas ir saistīti ar manu veselību. Un tā tad kapsula apvalciņa ir zaļā krāsā, un viņi ir 100% dabīgi, un tas ir tādēļ, ka viņi sastāv no chlorofilīna. Un pirmais produktiņš, ko es pastāstīšu, tas ir prodeacīd. Prodeacīd būtu nepieciešams visiem mums ikvienam, tādēļ, ka tas izlīdzina pH līmeni mūsu organismā. Tas izvada sāļus no nierēm, noņem stūsku, izlīdzinās cukuru līmeni asinīs un uzlabo aknas darbību. Tas ir detoks mūsu organismam. Nākamais ir Proselect. Proselect mēdz saukt par putekļu sūcēju mūsu aknām, jo viņš brīnišķīgi tās attīra un aizsargā. Viņš uzlabo mūsu imunitāti, uztur un darbojās pat šūnu līmenī, jo viņš satur ļoti augstvērtīgās sēnes šeiki un šitaki un reiši. Uzlabo arī mūsu asinsvadu sistēmas darbību, un tā vispār ir vēža profilakse. Ļoti vērtīgs produkts. Un nākamais es pastāstīšu Borelis Pro. Borelis, tas ir antiparazitārs produkts. Viņš cīnās ar dažādām sēnēm, baktērijām un vīrusiem, un viņš palīdz arī pie laimes slimības. Un ja vasarā viņu lietosiet, tad nekodīs odi, un arī viņš palīdz pie insektu kodumiem noņemt tās stāpes. Nākamais – Prostik. Prostik, tas aizsargā mūsu skrimšļus, cīpslas, saites, locītavas un arī muskuļu funkcijas. Viņš ir ļoti labi palīdzējis pēc dažādiem kaulu lūzumiem. Viņš palīdz sadziedēt rētas, noņem sāpes, arī atbrīvo no sāļiem, un viņš vienlaicīgi arī uzlabo ne tikai fizisko, bet arī mūsu psihisko veselību, pateicoties savam sastāvam. Nākamais ir ProSugar. ProSugar samazina kāri uz saldumiem. Viņš palīdz normalizēt svaru un uztur pareizu glikozes un holesterīna līmeni asinīs. Un nākamais būs Proholterol. Proholterol izlīdzina holesterīna līmeni asinīs. Viņš arī palīdz normalizēt svaru un atbalsta mūsu sirds un asinsvadu sistēmu un uzlabos arī aknu un zarnu darbību. Kā nākamais es pastāstīšu par Probaktilārdiju. Probaktilārdija uztur kārtībā mūsu kuņģa zarnu traktu, un tieši viņš arī ir tas produkts, kas, ja kārtībā būs mūsu zarnu trakts, tad arī ar mūsu galvu viss būs kārtībā. Viņš palīdzēs arī tiem, kam ir aizcietējumi vai arī kas cieš no caurējas. Iesaka ņemt līdzi ceļojumos, jo visādas situācijas var gadīties. Tas ir tas produkts, ko lietojam kopā ar antibiotikām, jo viņš satur dzīvās baktērijas un arī organisko cinku. Nākamais – Proslimmer. Proslimmer ir ļoti vērtīga šķiedrviela. Tā samazina apetīti, cīnās ar mūsu augu uzkrājumiem, samazina celulītu. Kā nākamais ir Prokardiol. Prokardiol ir ļoti, Prokardiol atbalsta sirds asinsvadu sistēmu. Viņš aizsargā mūsu vēnes no trombiem, lai tie neveidotos. Viņš normalizē asinsspiedienu
un regulē arī holesterīna līmeni asinīs un arī šķidrina tās pie nepieciešamības. Iesaka arī tiem, kas ir pārcietuši infarktu. Arī vīriešiem iesaka viņu lietot tiem vīriešiem, kam ir problēmas ar prostatu. Nākamais ir promigrēn. Promigrēn atvieglo galvas sāpes tie, kas cieš no migrēnas, bet ne tikai, viņš arī uzlabo atmiņu, viņš normalizē mūsu psihisko stāvokli, noņem sāpes un pie menopauzes samazina karstuma viļņus. Un kā nākamais ir prorelaksīna. Prorelaksīna tiek saukts arī par jaunības eliksīru, jo viņš uztur labu garstāvokli visas dienas garumā. Tā sastāvā ir 53% ētriskās eļļas. Tātad viņš palīdz stresa situācijās noņemt trauksmi, un arī uzlabo miegu, kaut gan viņam nav miega efekta. Viņš arī ir pretsāpju līdzeklis. Viņš aizsargā organismu tātad no dažādām stresa situācijām. Un kā nākamais ir prooptikal. Prooptikal aizsargā mūsu redzi no kaitīgā UV starojuma. Viņš noņem acu sausumu un uzlabo redzi un arī tās asumu. Un īpaši viņu iesaka tiem, kas visu dienu strādā pie monitoriem, un arī tiem cilvēkiem, kam bieži plīst cīkie asinsvadiņi acīs. Un nākamais ir proimūno. Proimūno tika izstrādāts Covid izplatības laikā. Tieši viņš cīnās ar koronavīrusu, un vispār viņš palīdz pie dažādām saslimšanām, un īpaši viņš palīdz atbalsta elpceļus, tātad plaušu un elpceļu saslimšanā gadījumā viņu iesaka īpaši lietot, jo viņam ir ļoti spēcīgs pretvīrusu sastāvs. Nu, tas būtu arī viss par kapsulām.